Man personīgi ir tāds neliels satraukums, kā spēle sāksies. Negaidīt uz 1-1, un kas to, lai zina, tajā brīdī nav nekādas drošības par tālākiem notika. Mēģinās kaut ko atgūt mūsu pretinieki. Un RFS starta 11. Šeit ir 1-1. Preses konferences daudz ko pozitīvu pateica par pirmo maču. Sacīja, ka komanda izskatījās, lai gan iepriekšējās divās spēlēs tikai viņš mainīts otrā puslaika gaitā, bet pēc mačā pret Grobiņu un šodien ir gatavs. Te ātra auto izspēle sodlaukumā dabū bumbu Viktors Osuagvu 1-1. Izpildītā standarta situācija, paceļ bumbu augšā, sitiens pa vārtiem un jāvērģien mūsu Arkādī Mārverpakovski izceltais Jānis Ikaunieks. Pārāk augumā ražna komandā OS Santa Coloma, tāpēc arī redzam, ka šeit auguma pārsvars ir. Arī ar spāņu izcelsmi, bet ar spāņu pilsonību. Jā, gandrīz Tienu sērijā, un arī par Dānijas no čempioniem pavisam nopietnu komandu. Par to vēlāk, jo ir iespēja Ikauniekam otros dabūt. Un ir, es teicu, Jānis Ikaunieks turpina būt izcils visās savās epizodēs, bet noteikti jāizceļ. Virslīgā sanāk RFS šādas pārējas izveidot, bet šeit izdodas dabūt bumbu vēl Sansešu laukuma pusē pašam Ikauniekam. Tālāk izmēls Diomandē, Viktors Osuagvu, un starp diviem piespēle izcila un pēc izsarga, un bumba ir vārtos. Jā, šis aizsargs, kurš izmisīgi centās glābt, ir Garcia, Andotei Dāņi. Cerēja noteikti uz lielāku sagrābu pret Santa Coloma, taču tikai 1-0 un vienīgie vārti. Tikmēr Roberts Savānieks, turstiens numur 3, un šeit lēc bumba. Paničs pa kreisi jau arī Marašs. Marašs centrējums, vārtu priekšā vēlreiz Ikaunieks, un viņi pagrož, un te var paskatīties. Var traktēt kā tāda soft situācija, proti mīksta, negluži acīm redzama. Acīm redzamas kļūdas gadījumā, bet šeit turpināsies cīņa, Savaļnieka centrējums, un ir arī ziņā Maraša, un vārtus būs, protams, ka komandas kapteinis Žiga Lipušeks, RFS kā tāds ļoti spēcīgs. Moras gana domīgs, nezinu, par ko viņš domā, vai tiešām jau par APL komandu un par nākamo kārtu, par nākamajām spēlēm. Vēlreiz redzam, ka Lipušeks ir šķiet, ka pat divreiz augstāk brīžiem. Šī komanda arī pretendē uz tikšanu pamata turnīrā. Tikmēr Ismails Diomandē saņem bumbu, viņš vēl nav iztes šajā mačā, bet Ikaunieks! Un Jānis Ikaunieks tiešām varbūt ir spēlētājs, kuru nomainīs Viktors Moras pavisam drīz, jo cik Miholaps, tas joprojām ir Champions League kvalifikācijas rekords, 5 vārti vienā mačā, tagad Jānim Ikauniekam pusē no pirmā puslaika 3 vārti, filigrāns izpildījums Ismails Diomandē, Viktors Osuagvu pelna rezultīvs piespēles, bet Jānis Ikaunieks turpina krāt. Pārt ar bumbu Jānis Ikaunieks, šoreiz laba piespēle, jāsit bumbu vārtos. Un kā izcili ir realizējis iespējas, arī Roberts Savānieks vēlas izcelties un stāps. Kuru paslavē arī Viktors Moras preses konferencē, bet mēs raugāmies, ko dara RFS Ismaila Diomandē. Iespēja starp kājām izspēlēja. Un šeit atcet pret stabu vārdsargs Roberta Savaļnieka raidīto bumbu. Meistri jau par prieku līdzstējumu izspēlē līdz tukšiem vārtiem Savaļnieks. Nevarēja saprast, vai viņam nesnāca sitiens, vai tā bija apzināta piespēle, bet turpinām. Vēl viens mēģinājums. Bumbas virzienu palaboja, bet tagad redzam arī laba tehnika un arī taustiens sanāk Joaquineta. Morosam raksturīgi šādu tipa gājienus veikt, un varbūt viņš ir tik atbildīgs treneris, ka uzskata, ka ir jākrāj Eiroklasu pieredze un tam līdzīgi jāslīpē visas darbus. Tas gala iznākums Diomandē. Vēl daudzi cilvēki šeit nav pateikuši savu vārdu, jo pārāk daudz uz sevi paņēmis Jānis Ikaunieks. Diomandē, Osuagvu, arī citi noteikti labprāt, arī Paničam pret metu nesen 2 vārti. Joaquineta atkal parāda labu driblu. Joaquineta ir tas spēlētājs, kurš piesaista uzmanību šajā mačā, centrējums netas. Tieši tāds rezultāts, kāds šobrīd uz tablu. Cedriks Kuāri apgriežas, saglabā bumbu laukumā, piespēles sidiens un Viktors Osuagvu gūst vārtus, atkal gūst vārtus pret Andoras komandu. Tagad vārtus jāmeklē arī, kad puslaikā RFS ir gūsi 5 vārtus. Man atmiņā palika arī spēle pret Jelgavu, bet nevis tā 7-0 uzvara, bet 5-1. Tur arī ļoti ātri sabira pirmie 4 vārti, tiesa gan 4-0. Pirmais puslaiks tā arī beidzās tajā reizē. Mums ir pieliktas jau soda laukumā bomba, sitiens. Tomēr neļauj Žiga Lipušeks tikt pie pirmā atvairījuma. Jānis Ikaunieks trietā pret 3 aizsargiem. Jānis Ikaunieks piespēlēs noteikti. Tieši tā, lieliska piespēle un Viktors Vēlreiz pavērosim. Jānis Ikaunieks piespēle Osuagvu un patiešām mēģina kaut kādā citā veidā skaisti saurgājiens Osuagvu. Tālšāviens, jo, manuprāt, netik vienkārša bumba. Jā, vajadzēja izstiepties, izlikt roku pretī bumbai, ko stūrītī meklēja. Tiem atnesa gūtos vārds, Maršs centrējums, sitiens Žigam Lipušķiekam šoreiz Traukumā Viktors Moras atbildē ar 3-kāršo maiņu un pašlaik, tagad, kad redzat RFS uzbrukumu, 2 Andoras spēlētāji ir gatavi
doties laukumā uz 11 minūtēs bez gūtajiem vārtiem rīdzinieki, bet Ķigurs var pamainīt situāciju, piespēl gar vārtiem, un Jānis Ikaunieks netur. Lēmība no RFS komandas puses, jau sākot ar Ķigura piespēli, pēc tam Maršs vienā pieskārienā gar vārtiem. Ikaunieks ar labo kāju neprata. Kā sacīja Viktors Dobracovs pēc spēles pret RF, mēs gaidam jau nākamā nedēļa. Viss ļoti ātri attīstās Eirokausos. Tikmēr Jānis Ikaunieks ar papēdīti Osuagu aiziet garām aizsargam. Osuagu piespēlē, Ķigurs vienā pieskarienā skaisti! Ikaunieks uz tablo 6-0 RFS labā. Kompliments. Vārti pirmajā mačā tagad arī pacīnījās Viktors Osuagu, dabūja bumbu, pēc tam paturpināja un arī atzīmējās ar rezultīvu piespēli. Ķigura sitiens precīzi pārkāpumu, tur, protams, ka nebija. Andorieši var neprotestēt un arī 6-0 jau tagad ir oficiāli apliecināts. Pret vienu aizsargu Osuagu Ķiguram, Ķigurs ar labo kāju sita, atvēra vārdsargs. Un šeit krītiens 11 metru soda sitiens tagad. Pārgāja pretuzbrukumā, lūk, redzam atkārtojumā šo izrāvienu. Vēlreiz uzslavēs Osuagu, kārtējo reizi uz Ķiguru, nospēlē uz komandas biedriem. Pēc tam Osuagu nopala pendeli, kuru arī neņem vēl sist pats. Nav tāds status komandā, nesen ieradies vienībā Viktors Osuagu. Eirokausos, un tagad Marešs sit un iesit 7 pret Marešu. Arī Jānis Ikaunieks steidz viņu apsveikt, un Marešs arī zina, kam veltīt gaisas kūks. Arī 11 metru soda sitiens, tu jau minēji, pamanījis, nesmu ievērojis, varbūt arī labs izaicinājums mūsu režisoriem, bet tagad vēl viens uzbrukums RFS, nu šeit kaut ko nesaprotamu. Jānis Ikaunieks nebija pārstāvēt pamaturnīrā. Odišārijā šeit apstrādā bumbu pārāk ilgi un izsit viņam to galu galā, bet sitiens no distancē. Sācat vārdsargs priekšā šeit, kas tas? Jā, būs laiks uzbrukumam Osuagu, Ikaunieks Osuagu un atvaira Juan Peravaro. Ikaunieks, Mārtiņš Ķigurs bija aizmugurē, tāpat izset bumbu vārdsargs un tagad oficiāli.